Juhu! Sveikiņi! Dzirdi mani? Vai tu mani dzirdi? Ļauj, es tev ko pastāstīšu. Un tagad dziļi ievelc elpu un izelpo. Jā, arī mežam tāpat kā tev ir savs ritms. Rudenī tu uzasini nazīti un meties mežā pēc sēnēm. Bet vai zināji, ka tas, ko nogriez, ir tikai maza sēnes daļa? Virszemē parādās tikai tās augļu ķermenis, kas der gan tev, gan meža zvēriem. Rudenī lapu koki met lapas, meža augi pašauj vaļā nobrīdinātās sēklas, bet dzīvnieki cītīgi ēd, lai atveltos siltākai ziemošanai. Putni tāpat kā turisti laiž uz siltajām zemēm, un es vēroju, kā te pamazām paliek klusāks. Ziemā dzīvība mežā ir lēna. Kāds koku stumbros veidojas šauras, un pumpuri gaida sauli. Dzīvnieki guļ un taupa spēkus, bet tie, kuri nomodā, visticamāk min taciņu uz tavu piemājas dārziņu meklēt pērnos ābolus. Un kad atkal parādās siltums un gaisma, tas ir signāls pavasarīs. Pumpuri ar jaudu sprākst vaļā, bet dzīvniekiem sākas pārošanās laiks. Un tā ziedēšana. Tik romantiski. Ne jau tāpēc, ka puķis obligāti jāplūc un jānes uz randiņu, bet tāpēc, ka ziedēšana ir arī augu apaugļošanās process. Nu un tad ir klāt vasara vasariņā. Viss aug un briest un turpinās. Fotosintēze iet vaļā kā dejas Andreja salā un balle nebeidzas nekad. Bet tad atkal pienāk dzestas rudens un aplis sāks no jauna. Tuk, tuk, kas tur? Klimata pārmaiņas. Ziemas paliek siltākas un sniega mežā mazāk. Janvāra vētrās kokiem grūtāk noturēties zemē. Baltajam zaķim pazudis baltais fons. Bet vai kāds var palīdzēt? Varbūt cilvēks? Par viņu nākamajā sērijā.